Un šajā brīdī mēs pievērsīsimies ilgtspējas indeksam. Šis zaļais izdevums šorīt no rīta rotājos preses izdevumos, un tad mēs varam arī par ilgtspēju izlasīt, bet ja mēs neesam vēl izlasījuši, tad mēs varam par to parunāt. Un studijā Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Elīna Negla. Labrīt! Labrīt! Es jau no rīta rādīju šo te izdevumu ilgtspējas indeksu, un vakar tika paziņot pirmie Latvijas uzņēmuma ilgtspējas indeksa rezultāti. Un te laikam ir vismaz tā virzība, bet apkopojums ir kāds. Nu, jāsaka tā, ka ir pagājuši 20 gadi, un Latvijas biznesa ir izgājis cauri pārmaiņu visiem laikiem, sākot ar plānveidu ekonomiku, beidzot ar mežonīgo kapitālismu, un, protams, piemērojās Eiropas prasībām, tagad dažādām globālām izmaiņām, un protams, kad tas mērķis bija paskatīties ne tik daudz, cik reklāmas budžeti padara mūsu uzņēmumus atpazīstamus un cik mēs daudz par viņiem lepojamies, bet kas ir tie reālie darbi, ko uzņēmumi dara šobrīd gan attiecībā pret saviem darbiniekiem. Ilgtspējas indeks tādā saprotamā valodā, tas ir, ko tu šobrīd dari? Tas ir, cik tu strādā domājot ilgtermiņā. Un tas patiesībā arī tāds, viens no veidiem, kā krīzes pārvarēt, jo ja tu domā tikai par to, cik tev šodien ir grūti, tad no krīzes ārā netiks, bet ja tu dari darbu domājot par to, ka labi, šodien es kaut ko investēju, rītā līdz ar to man būs vieglāk strādāt, vēl pēc 3 dienām vai pēc 3 gadiem man būs jau mazāk jātērē, piemēram, uz energoefektivitātes jautājumiem un tā tālāk. Elīna, es atvainojos, es uzkasīšos, drīkst. Vai mēs vispār šodien varam domāt ilgtermiņā, ja nav īsti skaidra pat nodokļu politika tuvākajiem mēnesim? No katru brīdi mainās šie spēles noteikumi. Kā uzņēmēji vispār var prognozēt šo notikumu attīstību, ja tu nezini ciparus, kādi tev rīt sagaidīs? Tad atkal vēl tas lieliem plauktiem uz sarunām ar valdību un tā tālāk, bet katrā gadījumā mēs sarunās ar premjeru janvārī vienojamies, ka nodokļi netiks mainīti vismaz gadu iepriekš par to biznesu nebrīdinot. Mēs šobrīd turamies pie tā, ka mums ir šī valdība un ka premjeras pildīs šo solījumus. Šobrīd ir stabila un jūs arī skatāties. Bet, ja mēs runājam par uzņēmumu attīstību, tad uzņēmums, protams, paredzot to, ka viņš, piemēram, darbojās kādā no bīstamajām nozerēm, kur ir ļoti liela, piemēram, riski. Šodien darba aizsardzības diena, ja? Vai, piemēram, uzņēmums, kas strādā akcizēto preču jomā, kur mēs zinām, ka, tās ir jūtīgas preces un Eiropā ir ar kaut kāds regulējums. Uzņēmums skatās uz priekšu, uzņēmumu var prognozēt vienas vai otras izmaiņas normatīvu aktu vidē, kas ietekmēs viņu biznesu, kaut vai pasoties šobrīd, kas notiek ar Eiropas Savienības līmenī. Un, protams, ka tās ir tās lielās lietas, kam seko līdzi uzņēmēji pirms viņi nāk Latvijā iekšā, pirms latvieši uzņēmēji investē šeit, bet tas nenozīmē to, ka uzņēmumiem nav godprātīgi jāizturās pret saviem darbiniekiem, nav jārūpējas par apkārtējo vidi, nav jādara sabiedrībai liederīgi darbi, tik, cik viņš to spēja izdarīt. Un katrā gadījumā man ir ļoti liels gandrījums, ka mēs esam 5 reizes pārsituši pušu igauņus ar to, ka pirmajā gadā tik liels uzņēmumu skaits bija gatavs iet un izvērtēt sevi un atdot savus vērtējumus ekspertiem.